Pagājušajā nedēļā nopirkām dzīvokli Čiekurkalnā. Un tagad apsekoju to, skatos, ko vajadzētu izdarīt. Uzdevums, kā vienmēr, tādu iztiks minimumu izdarīt, lai to varētu realizēt tālāk. Un tad jau nākamie saimnieki paši veiks remontu pēc saviem ieskatiem. Jā, tad dzīvoklis atrodas Čiekurkalnā, Staļina laika mājā. Tam ir 4 istabas, 80 kvadrātmetri. Parādīšu nedaudz, kā izskatās dzīvoklis. Ir viena istaba ar visu smuko paklāju, padomu laika mēbelēm. Izstāsta arī smuka dēļu grīda, ko var atjaunot. Koridoris, otra istaba. Te jau saplāksnes virsū, tas arī tur apakšā visdrīzāk dēļu grīda. Pagalmiņš ar šķūnīšiem. Te ir trešā istaba, arī ar šādu smuku sekciju. Tātad toalete, vāns istaba, virtuve un apkure. Malkas apkure, jā. Un tas, kas ir skaidrs, ka apkures sistēma būs jāmaina. Veikšu no sākuma izpēti, kādi risinājumi, cik tas maksā. Un, protams, arī mēbeles tiks aizvāktas, tā kā droši arī var pieteikties, ja kāds ieraudzīja kaut ko, kas varētu interesēt. Un tad skatīties, vai to apkuri mēs paši mainīsim, vai to jau atstāsim nākamajiem pircējiem. Tāds lūk plāns, skatīsimies, kā ies.